Esiet sveicināti, brāļi, māsas, atkal šajā vasaras pēdējā jūlijas svētdienā. Esmu pateicīgs Dievam, kad var būt atkal jūsu vidū, kā jau tas bieži notiek vasarā, un šajā liecības svētdienā teikt arī kāds sveicienu vārdu. 2 dienas atpakaļ pie manīm šeit Jūrmalā ciemos bija 2 garīdznieki, jums labi pazīstami. Viens no viņiem Kļavini draudzes sludinātājs Linas Kaptāns, kurš agrāk pie jums bija ļoti liels un iecienīts un biežs viesis. Viņš jums nodod sveicienus un ir ar jums kopā garā ticībā vienotībā. Un otrs viesis, kurš pagājušajā gadā 1. augustā bija šeit pirmo reizi, tas ir Kristīgās balss redaktors Olģers Cakars, arī viņš jums sveicina. Šajā rītā gribu nolasīt arī pāris pantiņus no psalmiem. Tā Dievs veda Izraēlu, 105. psalma, pirmie 4 panti. Pateicieties tam kungam, piesauciet viņa vārdu, sludiniet tautu starpā viņa darbus. Ciediet viņam, spēlējiet viņam, stāstiet par visiem viņa brīnuma darbiem. Slavējiet viņa svēto vārdu, lai priecājas visas sirdis, kas meklē to kungu. Meklējiet to kungu un viņa spēku. Vienmēr meklējiet viņa vaigu. Pieminiet viņa brīnuma darbus, ko viņš darīs, viņa zīmes un viņa mutes spriedumus. Amen. Dažos vārdos gribu pieskārties 2. pantam. Ciediet viņam, spēlējiet viņam, stāstiet par visiem viņa brīnuma darbiem. Pirms 2 nedēļām man un vēl 3 no Slokas draudzes bija Dievs pakārtojis iespēju būt Ventspilī, brālim Valdim, Ausmai un Rudolfam, 5. baptistu dziesmas svētkos. Bijām tur 2 dienas, sestdien no rīta aizbraucām, dziedātāji pulcējās sporta hallē uz ģenerālu mēģinājumu, lai sagatavotos un svētdien varētu dot dziesmā liecību šai vienai no mūsu zemes rietumu pilsētai ar ļoti pazīstam vārdu Ventspili. Un šajā sestdienā laika apstākļi bija tieši tādi paši, kā kad Slokas draudze pagājušā gada 10. oktobrī mēs devāmies uz Alces draudzi. Lietus lija kāds paņiem, un mēs lūdzam Dievu, kaut nonākot Alce, kaut drusciņ skaidrotos debesis un kaut mazliet varētu būt labāks laiks, lai mēs gluži slapti nestaigātu un neieiet dievnamā. Un tā, toreiz mēs iebraucam Alcē un lietas bija pārgājis un Dievs bija uzklausījis mūsu lūkšanas un vēlāk tā izvērtās par tīru saulainu dienu. Un es šajā vasarā piedzīvoju 2 šādas dienas. Viena bija jūlija sākumā, kad 2. jūlijā Meža parkā risinājās skolēnu dziesmas svētki.
Es to ļoti vēlējos būt. Mans dēls dzied 3 koros. Viņš dzied arī skolas korī, sonanti, un viņi izcīnīja attiecīgu vietu, lai piedalītos skolēnu dziesmas svētkos. Un jūs kā atceraties, tad visu to dziesmas svētku nedēļu lija lietus. Visas dienas. Un cilvēki domāja, tie skolotāji un tie skolnieki domāja, kā nu būs. Un tie, kas bija atbraukuši no attālākām vietām un izmitinājās tajās skolās, tad jūs dzirdējat par radio, kad visi bija nobažījušies, tika pat ieslēgt centrāla apkuru uz 3 dienām, un drēbītes tika noliktas šāvēties, jo taču lija. Un arī es, dodoties uz šiem svētkiem, es tā biju paredzējis, tai svētdienā no rīta būt Luterāņu Jāņu baznīcā uz dievkalpojumu, un pēc tam turpat no Krasmals doties ar kuģīti uz Mežparku. Un es domāju, kā tas būs. Un tā, pielūdz Dievu iepriekšējā vakarā. No rīta pieceļos, tāds mākoņains lietas nav. Un tik tiešām Dievs bija paklausījis lūgšanu, ne tikai manu, daudz cilvēku, un es domāju arī to neticīgo cilvēku lūgšanu, kas varbūt nepazīst Dievu, un šajā brīdī kaut kā uzticējās tam, jo viņiem bija šīs bažas par šiem bērniem. Un tiešām nenolīja ne pilīta lietas, un dziesmas svētki noritēja ļoti jauki. Tie, kas skatījās pa televizoru, droši vien to redzēja. Un tagad dziesmas svētki bija beigušies, un mēs braucām mājās, tad kaut kur jau Rīgas centrā, ap Imantu, gāza lietas kā ar spaiņiem, un atbrauc Jūrmalā, un gāza kā ar spaiņiem, un naktī lija atkal, bet šo svētdienu Dievs bija dāvājis bez lietus, lai šie daudzie tūkstoši varētu dziedāt, un daudzi varētu klausīties. Un šī otra diena, kā jau teicu, es piedzīvoju Ventspilī pēc 2 nedēļām, un no šodienas skatoties 2 nedēļas atpakaļ, tad atkal tajā sestdienā lija lietas kā ar spaiņiem. Un tad, kad no sporta halles, no ģenerāla mēģinājuma, mēs devāmies uz kultūras namu, Jūras vārti. Tur ir diezgan liels gabals, ko iet. Tad arī lija kā ar spaiņiem. Tā bija sestdiena. Tad šajā sestdienā mēs noklausījāmies pirmās baptistu draudzes Ričardsonā lielā kora Teksas Price Singers koncertu ar simfonisko orķestru, kur bija 5 solisti un dažādas tādas atsevišķas dziesmas vienoja kopējo oratoriju glābējs. Varbūt, nezinu, vai kādi no jums, bet daudzi, kam bija iespēja Rīgā, būt jau bija 2 koncerti Filharmonijā, un pēc tam arī Pestīšanas templī Dievnamā, un tā bija ļoti jauka iespēja dzirdēt šādu vēsti no svētiem rakstiem, kad visiem ir vajadzīgs glābējs, un kā šie daudzie koru salikumi šajā muzikālajā izpildījumā tika pasniegti. Pēc tam noklausījāmies jauniešu koru no dažādām vietām. To vadīja Pēters Sproļs un Pēters Eisāns, sludinātāji, un tika uzdoti dažādi jautājumi,
šiem jaunajiem dziedātājiem, kas tur atradās dziedātāju rindās, un arī jaunajiem diriģentiem, un mudināja dot dažādas atbildes. Un tad šie jaunieši atbildēja. Viņi teica uz jautājumu, kāpēc mēs dziedam. Daži atbildēja, ka mums patīk dziedāt. Daudzi atbildēja, mums patīk kopā dziedāt ar draugiem, bet tas lielākais draugs mums ir Jēzus, kam mēs dziedam. Un arī šajā nolasītajā 105. psalmā 2. pantā ir teikt, dziediet tam kungam. Dziediet tam kungam. Un, ja mūsu pasaulē svarīgākā lieta būtu nauda, tad taču Dievs būtu sūtījis uz zemes kādu banķieru. Ja mūsu uz zemes lielākā vajadzība būtu zināšanas, tad Dievs būtu sūtījis kādu skolotāju. Bet Dievs redzēja, ka tā lielākā vajadzība ir grēku piedošana. Mums ir vajadzīgs pestītājs un glābējs. Un tādēļ viņš ir sūtījis Jēzus Kristus. Un tad šī sestdiena lietus līs, visi iet uz mājām, daudz izmirkuši, lūkšanā, saliekot rokas, vakarā lūdz, kā būs rīt. Un līst visu nakti. Un es pamožos ap 6:00 un līst, un ap 7:00 svētdienas rītā lietus pārstāv. Un ir pienākusi svētdiena, un mēs dodamies uz Ventspils Baptistu dievnam, kas skaita ziņā pēc sēdvietām ir vislielākais mūsu dzimtenes dievnams, un arī, kā bīskaps teica, vissirmākais dievnams, kurš nav piedzīvojis remontu kopš 58. gada. Mēs tur pulcējamies, un lietus ir pārstājis, un vējš ir pārstājis, un sāk spīdēt saulīt, un mēs sēžam dievkalpojumā 1000 cilvēku. Jūs iedomājieties, Baptistu dievnamā 1000. Rīgā šādas iespējas cilvēki atceras 60. 70. gados kādreiz strēja sludināšanas laikā Golgātas dievnamā, bet tāpat nebūtu sajūta. Sēdvietas piepildīja, balkoni pilni, durvis vaļā, cilvēks stāv durvis. Un tā dievkalpojums beidzies, saulīt stīg. Un nu jādodas gājienā. Dziedātājs pulcējas, kurš 4 gājienā, lai dotos par Ventspils ielām uz sporta halli. Tur ir labs gabals. Pilsētas galva Aivars Lembergs noorganizējis policijas patruļus, šo satiksmi regulē, policijas automašīna ir priekšgalā un aizmugurē, un ļaudis no draudzēm dodas gājienā. Man sajūsmināja, kas mēs devāmies un pa šīm ielām sakoptajām, un ielas malās atrodas 3 stāv 4 stāv nami, ir atvērti logi, un cilvēki izkārušies par logiem un skatās uz šiem gājējiem, uz šiem ticības ceļa gājējiem,
un ar tādu smaidu un priecājās. Citi varbūt izbrīnīgi, citi ar patiesu prieku, bet es redzu gandrīz katrā logā šos cilvēkus. Es tā domāju, tas ir kaut kas tāds, kur tas ir tā, kad mūsu ļaudis ietu un tā būtu. Es domāju, Rīgā diez vai tas tā varētu notikt, kad tur ir visādi pasākumi un tik daudz, un ka cilvēki ir vienaldzīgi, un ka tas tomēr tā neatstātu tādu iespēju. Un tad sporta halle, tur 23 dziesmas, un ļoti jauki. Cilvēki sanākuši, 600 dziedātāji, mazliet pār 1000 klausītāji, viss vietas aizņemtas, un mēs dziedam tam kungam. Un slavējam. Runā arī Aivars Lembergs, bīskaps Šterns, un runā bīskaps vietnieks Ainārs Baštiks. Un pilsētas galva Lembergs ir visu laiku klāt koncertā un savā runā ir gandarīts, kad mēs varam būt kopā ar šiem ticības ļaudīm, un kad viņi varējuši to uzņemt, un tad ir prieks paties, un pilsēta ir sakopta. Un tā man liekas, un ļaudis ir dzirdējuši, ka šeit ir varena dziesma, un šeit ir evaņģēlijs un labā vēsts par Kristu. Un nobeidzot, dažus vārdus vēl par to, kā dievkalpojuma laikā savā svētrunā arī šos vārdus runā bīskaps Šterns un minēja, ka šī dziesma ir uz kaut ko orientēta. Un mums vienmēr ir jāskatās, uz ko ir orientēta dziesma, jo dziesmas, kā jūs ziniet, ir daudz. Ir daudz komponisti un daudz dziesmas, un tiek apdziedāti dāvā, un tiek apdziedāti mīlestība, un tiek apdziedāti daudz kas, un karavīri dzied kaujas laukā, un dzied par mīļoto meiteni, un dzied, bet mums ir ticība dziesma. Mēs dziedam par Jēzu, ar skatu uz Jēzu. Un mēs šo skatu nedrīkstam pazaudēt, jo dziesma, tā ir latviešu tautai Dievs, ļoti liela. Un šīs tradīcijas ir nākuši no tēviem, un kā bīskaps vietnieks Baštiks teica, ka mēs šo tradīciju dziesmu esam saglabājuši jau turpat 140 gadus. Un tas notiks ir ticībā, mūsu tēvu ticībā, mūsu ticībā, un lai Dievs dod arī mūsu bērnu ticībā. Un otrs šeit svarīgs ir saturs. Saturs šeit dziesma. Un treškārt, nobeidzot, Jāņa atklāsmes grāmatā mēs taču lasām, kad mēs tuvojamies otrai Kristus atnākšanai. Un tur debesīs, tur būs dziedāšana. Un tā šķiet, kad liekas, tur būs tikai dziedāšana. Un tur būs mūžīgā oratorija, kur visi ticīgie ļaudis varēs vienoties kopēji dziesmai. Bet, lai tas notika, tad katrai dziesmai ir kāds pirmais akords. Un kā savulaik mīlēja teikt, mūsu vecais mācītājs Edvards Strēlis, pirmais akords šai dziesmai, šai ticības dziesmai, lai mēs varētu kādreiz dziedāt
kopkorī šeit mūžībā, mūžīgajā ar oratorijā ir Dievs, esi man grēciniekam žēl.